Sveiciens visiem! Šodien manā eBay mantu apskatā būs 3 paciņas. Sāksim ar šīm divām, jo šīs paciņas ļoti ātri atnāca, var teikt, nedēļu vai 2. Nu, vairāk par 2 viņas nenāca. Sāksim ar šo. Šeit mums iekšā ir matu ķemme, matu suka, rozā krāsā. Domāju, ka viņa nebūs tik spilgti rozā, bet, liekas laba matu ķemme. Šeit neko vairāk arī nevarēšu pateikt, kā, interesants dizains. Tagad viņas ir diezgan populāras, jau labu laiku ir. It kā viņām ir jābūt tādām, lai ķemmējot matus neplēš. Redzēsim, vai tā būs. Nākamā. Tā. Mums ir siksna, sieviešu siksna, maziņa, tieviņa. Liekas, uz pirmo acu uzmetienu liekas laba. Nekādus defektus neredzu. Arī šī atnāca nedēļu, 2 nedēļu laikā. Tā kā, ļoti laba sieviešu siksna. Un nākamais mums ir šo mantu es gaidīju diezgan ilgi. Cik ilgi? Mēnesi, man liekas, aptuveni. Šis mums ir tāds aparāts. Izvilksim visu ārā, un tad jau sapratīsiet, kas tas ir. Tikai noputējis diezgan. Šeit mēs liekam iekšā zobirstītes. Un vannas istabā pie sienas, pie flīzēm, daudz ko arī nāk līdzā, pielīmējam, un tad arī nemētājas zobu sukas un saliek viņus šādā veidā iekšā, un tad viņas tā vienkārši pie sienas karājas. Un šis mums ir, kur ieliekam iekšā šeit zobu pastu iekšā, un tad ieliekot savu zobirstīti šeit, viņš automātiski izspiež ārā zobu pastas, tur zirnīti, cik ir nepieciešams zobu pastai uz zobu birstes. Atvērsim vaļā. Šāds viņš izstās no iekšpuses. Šādā veidā viņu nospiež, un tad iznāk zobu pasta. Liekas viss labi. Varbūt tad arī apskatāmies, vai viņš iet mums. Tā esmu paņēmusi zobu pastu un zobirstīti. Tad apstīsimies, kā viņš te liekas mums iekšā. Laikam šādi. Es tā ceru. Varbūt jāapstāsta instrukcijā pa priekšu. Nē, te ir tikai rakstīts touch me. Vairāk nekas te arī nav. Labi, mēģināsim likt viņu iekšā. Tad redzēsim. Tā. Es ceru, ka es esmu pareizi izdarījis. Un šitais liekas virsū. Tā. Jā, nofiksējis. Un tad liekam iekšā zobirstīti. Ai. Nē, kaut kas nav riktīgi. Kaut ko ne tā izdarīju. Viņš neies. Rauku aizgāja. Rauku kur ir. Ir. Stingrāk jāpiespiež, un tad rauku viņš nāk ārā. Ko, tas arī viss šodienas video. Mums bija zobu pastu pašspiedējs, komplektiņš ar zobu pirkstu turētājiem, sieviešu siksniņa un matu ķemme. Paldies, ka skatījāties, un līdz nākamajai reizei. Atā!